Mani sauc Linda Miezīte. Šodien es ar jums iziesim cauri tiem jautājumiem, kas ir saradušies. Šis ir pirmais šī gada seminārs. Kāds varbūt no jums ir pirmo reizi pieslēdzies un piedalās šajā te pasākumā, kas ir konsultācijas un atbildes uz jautājumiem semināri radošām personām. Varat droši ierakstīt čatiņā, ja kāds ir pirmoreiz. Nu, lūk. Šeit ir mani kontakti un īsts ieskats, par ko mēs šodien iziesim cauri jūsu jautājumu, kas ir bijuši par dažādām lietām. Un arī es pieskaršos jaunajām lietām, mājasdarbiem, kas jāizdara priekš šī gada, kam jāizdara, kam nē. Tālāk es pastāstīšu par to, kas mainās ar saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnāliem. Un pieskaršos dažām tēmām, kuras man liekas ļoti, ļoti svarīgas un būtiskas, tāpēc, ka mēs bieži vien aizmirstam to. Nu, lūk, un sākam varbūt tās. Ko jūs varat iegūst, jūs jau to ļoti labi zinat, un tas ir vienmēr ir bijis, un iespējams. Tās ir konsultācijas par dažādām tēmām, lai saprastu, ko jūs varat, ko jūs nevarat. Tālāk ir tas, kas ir saimnieciskās darbības veicējiem. Savukārt nākamā lieta ir no NVO sektoram, tas ir biedrības nodibinājumi. Jā, Ērika, man prieks, ka jūs esat pirmo reizi, un tad varat klausīties un rast neskaidros, uz neskaidriem jautājumiem atbildes. Nu, lūk, un NVO sektoram arī ir ļoti daudz dažādas lietas, kuras mainās, bet šoreiz es vairāk runāšu par šo te pirmo bloku, kas ir fiziskās personas, saimnieciskās darbības veicēji, mikronodokļu maksātāji, autora atlīdzības saņēmēji, jo šobrīd tas ir akūtāk svarīgi rast atbildes uz tiem jautājumiem. Un savukārt NVO sektoram es domāju, ka mēs uztaisīsim atsevišķu tieši pa gada pārskatiem par kaut kādām saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnāliem un uzskaiti, jo tur arī drusku nianses ir mainījušās šim te NVO blokam. Un es pati personīgi no pagājušā gada vairāk neapkalpoju grāmatvedībā biedrības. Kāpēc? Tāpēc, ka viss mainās un plūst, un šī tēma paliek pārāk sarežģīta, lai ar viņu strādātu priekš manis. Bet citi ir cilvēki, kas to dara un apkalpo, un katram ir savas lietas, ko viņš labāk var darīt. Nu, lūk, un šodien jūs visi esat sapulcējušies, un jums ir dažādi jautājumi, un mans jautājums katram no jums, kas es esmu, kādā statusā es būšu 2023. Un kāpēc? Jāsaprot to, ka katra šī loma, kurā jūs esat, dzīvo pati par sevi. Algots darbs, saimnieciskā darbība, autora atlīdzība, SIA, uzņēmuma līgums. Tās ir dažādas lomas, ko jūs spēlējat. Un šīs lomas grāmatvedībā skatās un nodokļos atsevišķi, bet ir viens moments, kad mēs skatāmies to kopā, tad, kad mēs taisam gada ienākumu deklarāciju. Dažām šīm lomām viņas ienāk tie ieņēmumi iekšā tajā gada deklarācijā, dažiem pat neieiet gada ienākumu deklarācijā. Un tas ir tā, lai jums vismaz būtu skaidrība, ka mēs katru skatāmies atsevišķi. Tas, ka es esmu algots darbinieks, tas nenozīmē to, ka man
papildus esot saimnieciskajā darbībā kaut kas plusojās, mēs skatāmies atsevišķi, bet ir momenti, ka mēs skatāmies kopā. Diezgan samudžināti ir šie te saimnieciskās darbības visi jautājumi, uzņēmēja darbība. Viņa ir sarežģīta, bet es izskaidrošu jums to vienkāršā variantā. Nu, lūk. Tiem, kam varbūt tās pirmo reizi un vispār domā, ko tad darīt, bija tāds jautājums, kā tad tas, kas mainās, kā tas mūs ietekmē, kur bija plānā, kad autoratlīdzības vairāk nevarēs būt, kad uzņēmums jūsu vietā samaksā nodokļus. Bet te vispār ir jāsaprot par to, ka ja jūs kaut ko darat, tā kā maziņš biznes, maza uzņēmēja darbība, tad ir jāsaprot, kurā momentā ir jāreģistrē tā saimnieciskā darbība. Tā saimnieciskā darbība ir jāreģistrē tad, kad jums regulāri izpildās viens darījums ir regulāri un sistemātiski 3 un vairāk gadījumi. Tas ir gada laikā 3 un vairāk gadījumi, līdz 3. Ja ir vairāk par 5 darījumiem 3 gadu laikā, tad obligāti jāreģistrē saimnieciskā darbība. Un ja ieņēmumi no šīm darbībām, ko jūs darat, pārsniedz 14 229 eiro gadā. Un vispār, ja šī jūsu darbošanās var tikt uzskatīta pēc ekonomiskās būtības, ka tā ir sistemātiska saimnieciskā darbība. Ja kādam kaut kas nav saprotams, tad droši man prasat, izskaidrošu vienkāršāk. Bet, respektīvi, ja jūs sākat sniegt pakalpojumus, pārdot preces, kas nav jūsu privātās preces, un ja tie darījumi ir vairāk par 3 gada laikā vai pa 5, 3 gados, obligāti jāreģistrē. Lūk, un šeit es esmu ielikusi tieši saimnieciskās darbības veicējiem tādu variantu, lai jūs saprastu, ka ir šīs te vispārējais nodokļu režīms, tas ir, kā mēs varam parastajā kārtībā maksāt nodokļus. Mikronodokļu režīms ir tad, kad mēs reģistrējamies kā saimnieciskās darbības veicēji, maksājam mikronodokli no apgrozījuma, un vēl ir palīdzējusi pensionāriem maziem ienākumiem šī te patenta maksa. Un ir foršā lieta, kas man pašai patīk, tā ir paziņotā saimnieciskā darbība, ja mēs nomājam vai iznomājam savu kustumu vai nekustumu īpašumu. Šīs visas lietas jūs varat darīt. Pirmo, otro jūs nevarat kopā tā kā darīt, būt vispārējā režīmā un mikronodokļu maksātāji. 3. arī nevarētu, bet 4. un 5. jums var būt paralēli. Paralēli, tā kā jūs darbojaties, jums viņi var būt dzīvot paralēli. Un katra šīta lieta, viņa, tad, kad jūs darat, viņa dzīvo savu dzīvi. Vispārējā režīmā jūs arī par šo savu pakalpojumu vispirms reģistrēties valsts dienestā, pēc tam jūs izrakstat klientam rēķinu, klients samaksā, jūs saņemat naudiņu, jums ir jāuzskaita ieņēmumi un izdevumi, un tieši tas pats arī mikronodokļu maksātāja variantā, bet šeit ir parādījušās jaunas lietas, kā jūs varat atvieglot vēl šo to esošo procesu, un savukārt paziņotā saimnieciskā darbība dzīvo savu dzīvi, un algotais darbs un uzņēmuma līgumi un autora atlīdzības arī dzīvo savu dzīvi, un par viņiem jūs kā fiziskas personas tā kā nenesat to atbildību, bet tieši par šo te algoto darbu un uzņēmuma līgumu par to atbild un par nodokļu nomaksu atbild vai darba devējs, vai uzņēmuma līguma otras slēdzēja puse, kas ir juridiska persona. Un autoratlīdzībai tieši tāpatās jūsu pienākums autoratlīdzības gadījumā pateikt, cik ir jums apgrozījums no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Respektīvi, ja jums oktobrī jau ir sasniegti pāri 25,000, jums vienkārši jāzina to, ka jums ir jāpasaka, ka jums jāpiemēro cita likme. Tik vien jums tā atbildība noslēdzot autoratlīdzības līgumu. Lūk. Nākamā lieta, ko es gribēju parādīt, te ir drusku savādākā griezumā,
šie te saimnieciskās darbības iespējamie varianti, lai jums vienkārši saliktu to bildi skaidrāku. Šeit mums ir saimnieciskā darbība, mēs reģistrējam valsts un dienestā šo saimniecisko darbību, tālāk viņi var mums izvērsties kā saimnieciskā darbība vispārējā režīmā, ko es iepriekš stāstīju, un mikronodokļu maksātāja variantā. Un te jau es tālāk esmu ielikusi tādu skeletu, kas notiekās ar uzskaitu principā. Šeit, ja jums ir saimnieciskā darbība, vienkāršajā ierakstā vai divkāršajā grāmatvedībā jūs varat kārtot, bet es iesaku noteikti visiem, kas uzsāk saimniecisko darbību, noteikti saviem grāmatvežiem pajautājiet, lai viņi nepārlec uz divkāršo ierakstu automātiski. Tāpēc, ja jūs esat piekabināti pie divkāršā ieraksta, jūs 5 gadus nevarat to mainīt. Vienkārši, kāpēc es to agrāk neteicu, tāpēc, ka šogad, tas pagājušajā gadā tieši ir parādījušies saimnieciskās darbības veicēji, kuriem ir sākts kārtot grāmatvedību divkāršajā ierakstā, un tad līdz ar to viņi pēc grāmatveža nemaz nevar iztikt, un tad ir diezgan sarežģīti, un paši tad netiek. Bet, ja ir vienkāršais ieraksts, tad īstenībā patiesībā jūs varat ļoti vienkārši tikt galā paši, jo es tālāk stāstīšu par tiem žurnāliem, kādi jākārto ir vienkāršajā ieraksta grāmatvedībā, un tad būs saprotamāks. Tālāk, ja mums ir vienkāršais ieraksts, mēs varam izvēlēties divus variantus. Divus variantus mēs varam izvēlēties krājot čekus, mēs varam krāt čekus, izdevumu čekus, kuros ir obligāti jābūt jūsu vārdam, uzvārdam, personas kodam bez svītriņas, jo vārds, uzvārds, personas kods bez svītriņas ir jūsu nodokļu maksātāja numurs. Otra iespēja, tas ir autoriem, tie, kas ir intelektuālā darba, šie cilvēciņi, jums ir iespēja izvēlēties vienu no tādām foršajām lietām, izdevumu normu. Tas nozīmē to, ka mums ir saraksts. Šajā te prezentācijā es neliku šos te izdevumu normas no MK noteikumiem 899. Iepriekšējās prezentācijās man ir likts šīs te normas, noteikti jums ir jābūt jau zināmām, kuri var likt 25%, kuri var likt 50%. Vienkārši mēs rakstam pa saviem pakalpojumiem rēķinu, klients apmaksā, ieskaita jūsu bankas kontā, un mēs uzskaitam uzreiz ienāk, pieņemsim, 1000 eiro izdevumu, tad līdz ar to vai 50% no summas vai 25%. Labi, kamēr es ķeros pie nākamā izskaidrošanas, Ilze var pajautāt to, ko jautāja, lai neaizmirstu. Jā, paldies. Gribēju pajautāt, runājot par MUN nodokli un algotu darbu. Es saprotu, ka, ja ir mikronodokļu maksātājs un ir algots darbs vēl paralēli, tad tur ir kaut kā, ka saņem mazāk. Es to izstāstīšu vēlāk. Labi, paldies. To es izstāstīšu vēlāk, ja es aizmirstu atgādināt man, bet pēc tam, kad būs par mikro. Jā, bet vai tad ir izdevīgāk tad pārēt uz vispārējo nodokļu maksātāju? Es pastāstīšu, kur ir nianse. Labi, lūk, te ir mikronodokļu maksātāja status. Un mikronodokļu maksātāja statusā mums nav svarīgi izdevumi. Bet viņi var būt. Viņi nav obligāti, kad viņi vairāk mums nav. Mikronodokļu maksātāju statusā mēs izrakstam rēķinu, klients jums pārskaita uz bankas kontu, un jūs ieturat likmi 25% no summas. Jautājums vietā, vai tas ir izdevīgi, vai tas nav izdevīgi. Jautājums, kādi ir jūsu ienākumi. Ja tuvu 25,000 noteikti, ka tas būs izdevīgi, tāpēc, ka 25,000 un ja likme 25%, jums 80% no šīs summas aiziet uz sociālajām iemaksām. Un tur diezgan daudz sanāk arī jums tā kā sociālās iemaksas, ja nav papildus algotais darbs. Ja ir algotais darbs, kas notiekās? Notiekās tas, ka jums pamatdarba vietā nav algas nodokļu grāmatiņa iesniegta,
algas nodokļu grāmatiņa vairāk jums tā kā neeksistē, un ja jums ir apgādībā esošas personas, šobrīd nav sakārtots tas, ka jūs arī varat pamatdarba vietā šīs te apgādībā esošās personas piemērot atvieglojumus. Atvieglojumu par apgādībā esošām personām sanāk jums 250 €, un no 250 € sanāk kaut kā, no tās summas, ko jums samaksā, jūs tā kā drusku zaudējat 50 € neto algā, bet ja jums neatliekamais minimums nav apgādājībā esošu personu, principā pa lielam jūs nezaudējat neko, jo, ja jums ir algotais darbs, algotā darba gadījumā jums tiek ieturēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis, gadam beidzoties, jums noteikti pa gadu ir bijuši medicīnas izdevumi, mācības vai zobārstniecība. Ja jūs esat krājuši šos te izdevumus, jūs varat dabūt atpakaļ par šiem te izdevumiem ienākumu nodokli. Tas nozīmē no katra čeka, kas jums ir iztērēts medicīnai, principā jūs varat dabūt 20% atpakaļ, bet mums ir griesti. Šobrīd uz citiem es neatceros, cik bija par medicīnu un par mācībām kopējā summa. Šobrīd man tas ir izkritis no galvas, bet to gan jau kāds man atgādinās čatiņā ierakstot, jo es neatceros. 600 € laikam bija kopējā summa, bet es tagad uz citiem neatceros. Lūk, un te mikronodokļu maksātājiem šobrīd ir iespēja izvēlēties. Vai nu mēs paši rēķinam un sniedzam atskaites, vai nu mēs dodamies uz banku, atveram šo te saimnieciskās darbības kontu Industri bankā, un banka pati izdara mūsu vietā visu. Mums ne konts ne žurnāls jākārto. Vienīgā lieta, kas mikronodokļu maksātājiem šī gadījumā jādara, viņam ir jāraksta rēķina klientam. Bet šajā te stāstā, jebkurā stāstā, kas ir saimnieciskā darbība, mans ieteikums jau gadu gadiem ir atveram atsevišķu kontu, nelaižam saimnieciskās darbības ieņēmumus kopā ar savu privāto kontu. Kāpēc? Jūs redzēsiet vēlāk, tāpēc, ka pirmām kārtām jums varētu būt tāda situācija, ka jums nav jātaisa saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevuma žurnāls. Pirmām kārtām. Otrām kārtām jūs nodalat savus privātos izdevumus, kas ir privātā nauda no jūsu saimnieciskās darbības, no citas lomas. Lūk, tas ir šie te zaļais un oranžais šajā te gadījumā obligāti atsevišķu kontu no saimnieciskās darbības. Jā, teiksiet, ka priekš kam man jau tā ir, bet ir viena nianse. Ja jums ir savs šis te konts, jaunajos noteikumos ir noteikts, ka jums obligāti sākuma atlikumam, beigu atlikumam konta izrakstā jāsakrīt ar to, kas ir konta izrakstā. Līdz ar to jums saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevuma žurnālā jānorāda ir visi darījumi, kas jums ir saimnieciskās darbības, šajā bankas kontā parādās. Jūs visi privātie maksājumi, privāti ienākošās summas, un tas jums daudzreiz sarežģīja dzīvi. Lūk, tālāk. Pieteiktā nereģistrētā saimnieciskā darbība, šitā ir forša lieta, jo jums ir ko iznomāt. Mašīna, dzīvoklis, fiziskai vai juridiskai personai. Fiziskai personai paši nomaksājot nodokli 10% no summas reizi gadā, kad ienākumu deklarāciju iesniedzot. Otra lieta ir, ja ir ar juridisku personu fiziskā slēdz, tad vienīgais, kas jums jāizdara, valsts ieņēmuma dienestā, ir jāreģistrē šis saimnieciskās darbības līgums, ar ko jums ir noslēgts, un jums nekas nav jādara fiziskai personai, juridiskā persona izmaksas brīdī, kad jums samaksā naudu, ietura nodokli un iesniedz atskaiti. Superīgi. Un, ja jums ir tik daudz ienākumu un jūs izdomājat, ka jūs būsiet individuālais komersants vai SIA, jo ir dažas nozares, kurās obligāti pat nevar būt saimnieciskās darbības veicēji,
tad šī sadaļa ir citai reizei, kādreiz, tad, kad būs aktuāli. Nu, lūk, es ceru, ka mēs izgājām cauri. Jā, Harald, paldies, ka tu šito atgādini. Jā, mikronodokļu maksātājiem tas ir cerams, ka tiks apstiprināts, un tas būs foršā lieta, kas vairāk nesāpēs galvu mikronodokļu maksātājiem, ja ir apgādībā esošas personas, varēs vismaz apgādājumos piemērot, un līdz ar to tas būs superīgi un forši. Bet to mēs gaidām. Nu, pirmie darbi, kas jums jāizdara, bet te ļoti rūpīgi pievēršam uzmanību. Vai jūs esat radošo personu statusā un jums ir šis status? Ja jums ir šis status, jums šis nav jādara. Tas, ko es tagad stāstīšu, visiem tiem, kam ir saimnieciskās darbības veicēji autori, tie, kas ir mikronodokļu maksātāji saimnieciskās darbības veicēji un kuri prognozē, ka viņi ienākumi šogad nesasniegs 1860 eiro ceturksnī, obligāti līdz 17. janvārim jāiesniedz šis iesniegums par plānotajiem ienākumiem šogad. Bet, ja jūs esat radošo personu statusā, kas varētu liela daļa no jums būt, tad šis nav jādara. Ja neesat, tad ir jādara. Un kas notiekās? Kā tas izskatās? Tā. Kā tas izskatās? Tas izskatās šādā te veidā. Tā man te drusku jāpārnē. Tas izskatās, ka ja cilvēkam, saimnieciskās darbības veicējiem, kuram nav darba attiecību, kurš nav darba ņēmējs kaut kur citā uzņēmumā, viņš ir tikai saimnieciskās darbības veicējs vai autors vai mikronodokļu maksātājs un autors. Saimnieciskās darbības veicējs un autors arī varētu būt, kas saņem autora atlīdzību, bet viņš nav darbinieks, viņš nekur nav algots darbinieks. Tad jums līdz 17. janvārim jāiesniedz šis iesniegums valsts ieņēmuma dienesta EDS sistēmā, un jūs to varat izdarīt visam gadam. Tagad līdz 17. janvārim to var izdarīt līdz visam gadam. Ja nezināt, būs, nebūs, cik liela ienākuma būs, labāk ir iesniegt, bet ja jums ir iesniegts šis iesniegums un ienākumi, pieņemsim, sasniedz pa gadu 2000, nevajag krist panikā, nekas nav jādara, vienkārši šī ir informācija, ka jums būs mazāk ienākumi. Kāpēc? Tāpēc, ka ja jums būs mazāk ienākumi, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra jums nerēķinās šīs minimālās sociālās iemaksas, bet ja jūs nebūsiet iesnieguši, jums rēķinās šīs minimālās sociālās iemaksas. Par šito te man ir vesela jūra stāstu par to, kas notiks, vai man sodīs. Nē, neviens jūs nesodīs, ja jūs būsiet uzrakstījuši iesniegumu, ka jums nebūs tie ienākumi, bet ienākumi būs lielāki. Nekas nav jādara, ja ienākumi lielāki. Vēlāk es parādīšu, kuras ailes tiek rēķinātas, lai sarēķinātu šito minimumu summu. Šogad tā summa bija 1500, ja 500 eiro mēnesī, tas ir 22. gadā. Šogad manā skatījumā tā summa ir diezgan liela, daudzus tas varētu ietekmēt, bet nevajag satraukties. Un te ir, kā tas izskatās? Tas izskatās sekojoši. Rekur kreisajā stūrītī ir tas, kā tas izskatās, jo tas ir no EDS paņemts. EDS-ā jūs varat atrast viņu sadaļā dokumenti no veidlapas, tālāk dokumentu grupu izvēlamies Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tālāk pašnorminētā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem. Tādu sadaļu var atrast. Un nevajag satraukties, ka šajā iesniegumā parādās 6000, uztveram to, ka tas ir minimums. Neskatāmies, ka tur cipars ir. Vienkārši šī forma nav mainīta, nav tā summa izmainīta,
valsts ieņēmuma dienas TDS sistēmā. Tur nav nekāda kļūda, nevajag satraukties, aizpildam tā, kā man ir kreisajā malaniņā uzrakstīts, iesniedzam tiem, kam nav radošo personu status. Tiem, kam ir, tie nesniedz. Un kas prognozē, kam būs ienākumi zem. Ja neizdarām to par 1. ceturksni, skaidrs, paldies, Daina, jo pirms nedēļas sākumā skatījos, nebija izmainīta un teica, ka nelabos, bet labi, ir izlabot. Tā, ja nepaspējam izdarīt līdz 17. janvārim, mums ir iespēja par 2. ceturkstu, 3. ceturkstu, 4. ceturkstu atsevišķi uzrakstīt. Tie, kas reģistrējas no jauna, tad, kad reģistrējamies, uzreiz iesniedzam. Ja zaudējam, esam darbinieki bijuši un saimnieciskās darbības veicēji, kā beidzas darba attiecības, uzreiz iesniedzam iesniegumu. Lūk, un te mums ir tagad nākamais radošo personu savienības, bet radošo personu statusa īpašniekiem. Šeit ir kārtība, kādā veidā kultūra kapitāla fonds radošo personu atbalsta programmā jūs varat pieteikties. Bet nevajag aizmirst par to, ka ja jums ieņēmumi mīnus izdevumi, sanāk kaut kāds cipars X, jums ir jānomaksā šī summa. Starpību, jo mums no šīs summas piemaksās šis te atbalsts. Lūk tā. Es vairāk par šo to nerunāšu. Lūk, varbūt tās kādam kāds jautājums ir par šito tēmu, ko es izgāju cauri. Lūk, labi, ejam tālāk. Sociālās apdrošināšanas likmes 23. gadam mums faktiski nav nekas mainījies. Saimnieciskās darbības veicējām, kas ir parastais pašnodarbinātais, ir 31,07%. Tie, kas ir vecuma pensionāri vai priekšlaicīgi aizgājuši pensijā, tiem ir 29,36%. Un savukārt tiem, kam ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana, tad 26,59%. Var būt dažādas situācijas, un tad jāskatās, kur ir jūsu situācija. Algotajam darbam, ja cilvēks ir darbinieks, arī likmes nav mainījušās. Iespējams, ka varbūt tās gada vidū varētu mainīties, bet šobrīd, tā kā ir tehniskais budžets, mums izmaiņu ir diezgan maz. Bet es ieliku prezentācijā, lai jums vienkārši būtu likmes. Šīs likmes ir darbiniekiem. Ja jums ir darbinieks, vispārējais darbinieks, ja jums ir darbinieks, kas ir sasniedzis pensiju, un trešais variants ir, ja darbinieks ir izdienas pensionārs. Arī tādi mums Latvijā ir. Un līdz ar to arī tādi cilvēki var strādāt pie jums. Par pensionāru un par izdienas pensionāriem obligāti ir jājautā cilvēkiem. To grāmatveži var uzzināt tikai tad, kad sāk jau sagatavotas algas un iesniedz EDS sistēmā, ja nav iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Pārējos gadījumos ir jāiztaujā cilvēki. Ja ir algots darbs, tie 10% mums arī vēl būs, to es vēl pieminēšu. Ja ir algots darbs un pašnodarbinātā status, tad algotais darbs aprēķina par algoto darbu, saimnieciskās darbības veicējs aprēķina par saimniecisko darbību. Lūk, un te ir arī piemērs. Ja jums ir ieņēmumi mīnus izdevumi, pieņemsim ieņēmumi jums ir 1000 un izdevumi ir 200, šis piemērs ir, ja jūs krājat čekus. Un mums saucamā peļņa, ja pienākums, paliek 800. Un kas mums notiekās? Saimnieciskās darbības veicējiem mums ir jāskatās divas lietas. Pirmā lieta ir ieņēmumi mīnus izdevumi. Ja mums ir pārsniegts 620 eiro, mums jārēķina ir no 620 eiro 192,63, tas ir 31,7% no 620 eiro.
Pagājušajam gadam mums vēl ir no 500 eiro. Nesajaucam šobrīd atskaiti, kas jāsniedz ir par tā, es tulītās paņemšu nost lāzeri, lai es varu pacelt kaut ko. Tā. Nu, lūk, un nevajag sajaukt pagājušo gadu ar šo gadu. Šis piemērs ir šim gadam. To, ko jūs darīsiet aprīlī. Un te ir tas, ka sociālais pirmais mums jāsarēķina no 620 eiro. Tālāk mēs skatāmies, mums ir 800 eiro mīnus 620, mums no 180 eiro jānomaksā 10%. Ja mums nesasniedz šos 800 eiro, tad mēs maksājam tikai no tās summas, kas ir ieņēmumi mīnus izdevumi, no saucamā ienākuma, no peļņas, mēs maksājam 10%. Nu, lūk, tā izskatās sociālās iemaksas šogad. Diezgan liels cipars, jāskatās, kas ir ar jūsu ieņēmumu mīnus izdevumi, tāpēc ļoti skatāmies, kā mums sanāk ar žurnālu, vai žurnāls mums jākārto vai nav jākārto, bet to mēs vēlāk. Es tagad paskatīšos, kas jums ir ar jautājumiem. Jā, Ilze, tieši tā, ja ieņēmumi mīnus izdevumi sanāk senētiskajā darbībā zem 620 eiro, rēķinam 10%, bet ar 10% intelektuālā īpašuma gadījumā ir tā, ka mēs varam kārtot viņus rēķināt katru mēnesi, ja mēs gribam. Mēs varam savākt pa visu gadu un reizi gadā par 4. ceturksni iesniegt atskaiti un nomaksāt, bet tas ir jāskatās. To es arī parādīšu, kā tas izskatās. Lilija, ja esmu autora atlīdzības saņēmējs, vai es varu turpināt nerakstīt rēķinus, vai tagad obligāti jāsāk krāt čeki, izrakstīt rēķinus? Nu, lūk, Lilija. Man ir jautājums. Jūs esat saimnieciskās darbības veicējs, autors? Dzirdat mani, jā? Jā, dzird. Jā, godīgi sakot, es vienkārši tā visu laiku plūdu, kā jau radošais, un man tas viss šausmina. Es līdz pat šim brīdim vienkārši saņemot autora atlīdzības, es pati neko neesmu izrakstījusi un automātiski atskaitījusies vidam par paredzamo un tā tālāk. Un līdz ar to tagad tā situācija, kas man pilnīgi mulsina. Kā man tagad revolūcija jātaisa un... Stop, mieras. Mieru, tikai mieru. Tagad ir jāsaliek pa plauktiņiem. Grūti. Jāsaliek vienkārši pa plauktiņiem. Jautājums ir tāds, jums ir līgums ar uzņēmumu vai biedrību, kas jūsu vietā samaksā nodokli? Man ir autora atlīdzību līguma ar izdevniecībām, kas manā vietā tā kā samaksā ieturot tos nodokļus. Un te ir jautājums, šitas jautājums ir vēl sarežģītāk. Vai? Kāpēc? Tāpēc, ka autora atlīdzībām ir divas lietas. Ir, kur jums pati izdevniecība maksā šo te nodokli, un jums no summas X, pieņemsim, no 1000 eiro, viņi ietur nodokli 25%, pārskaita nodokli un viss. Otra lieta, tad, kad jūs esat no Laipas vai AKLA, saņemat vēl kaut ko no viņiem. Jā. Kurš gadījums ir, vai abi divi? Man ir abi divi. Es saņemu gan to, gan arī no AKLA tās autortiesības. Nu, un šeit sākas sarežģītākais, jā. Sākas sarežģītais. Tas, ko jūs saņemat no izdevniecības, viņi ietur nodokli. To vajag pārbaudīt. Vienmēr es saku, ieiet savā elektroniskā deklarēšanas sistēmā, pie pārskatiem, paskatāmies, kas ir par jums maksāts. Ir tāda sadaļa pārskati kreisajā malā, un tālāk ir zem pārskatiem ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Varbūt es izdomāšu kaut kādā reizē paņemt, parādīt EDS sistēmā un iziet cauri jums, kurā vietā skatīties. Un tur ir tāda sadaļa, kā fiziskām personām izmaksātas summas
un tur parādās visi ienākumi, kas ir par jums nodeklarēti valsts ieņēmuma dienestā. Un tur var saprast, vai nodoklis maksāts vai nav maksāts. Un līdz ar to tad jūs varat izšķirtināt, kad jums ir jāskatās, vai jums pārsniedz šos 620 eiro vai nepārsniedz mēnesī. Vai ceturksnī ir pārsniegti 1800 eiro, 1860 eiro vai nav pārsniegti. Ja nav pārsniegti, tad iesniegums ir jāraksta, ja jūs neesat radošo personu reģistrā. Es esmu. Tad nav jāraksta nekāds iesniegums, tad viss ir kārtībā un tad nevajag satraukties. Bet, ja piemēram ir situācija, es paredzu, tur, ka man nebūs, bet tad notiek ļoti jauka lieta, es saņemu vairāk, un ko man tālāk, vai es to redzu, man piestāda rēķinu, vai man pašai... Neko nepiestāda nekādu rēķinu, ja ir vairāk, tad viss ir kārtībā, par jums viss ir nomaksāts. Problēma ir, kad ir mazāk, tad tas nozīmē to, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra jums katru ceturksni piestāda rēķinu par papildus piemaksājumu summu. Un, ja jūs esat radošo personu savienībā, jums sociālās apdrošināšanas aģentūra nepiestāda, jums šo starpību kompensē Kultūra Kapitāla fonds. Bet man Haraldam jautājums tur, vai tur ir kaut kur jāsniedz iesniegums, vai nav jāsniedz, to es tieši nezinu, to sadaļu. Respektīvi, tad atgriežoties, es jau tā ar savu jautājumu esmu ļoti iekavējis, bet atgriežoties pie tā, ja es kā autora atlīdzības saņēmējs, tad es varu turpināt nerakstīt rēķinus un nesākt tādu revolūciju. Jums nav jāraksta rēķini. Ja jūs esat autora atlīdzības saņēmējs, kas ir līgums un jūsu vietā nomaksā nodokļus, jums nav jāraksta rēķins. Ja jūs esat saimnieciskās darbības veicējs, par kur jums visa atbildība ir pašam par sevi, jums ir jānomaksā visu nodokļi, vai mikronodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs, tad visiem ir jāraksta rēķini klientiem. Jā, tur nedara līgums. Labi, ejam tālāk. Nu, lūk, un tas piemērs, ko es jums rādīju iepriekšējais, man ir ielikts pašnodarbinātā ziņojumā, pašnodarbinātā ziņojums, kāds viņš izskatās. Tie, kas ir katru mēnesi, bet katru ceturksni jau snieguši šo pašnodarbinātā ziņojumu zina, bet te mēs skatāmies ieņēmumu mīnus izdevumu katram mēnesim, kas ir sanāk mūsu ienākumā. Ja mums pārsniedz 620 eiro, tad automātiski mums pirmajā ailītē aiziet 620. No pārsnieguma mums aiziet tā pārsnieguma summa, un mēs nomaksājam 10%, bet 10% man iekrāsoti lilā ir ar tādu domu, ka, ja tas ir intelektuālā īpašuma ienākums, tad jums ir iespēja izvēlēties rēķināt reizi gadā, 4. ceturksnī. Tāpēc te būtu tie 510 un te būtu tie 51. Tas ir tas otrs variants. Šitas ir otrais variants, un šitas ir pirmais, kad katru ceturksni jūs to darat. Pati priekš sevis es izvēlēto šito variantu, ka katru mēnesi rēķināt. Kāpēc? Nu, lūk, te ir atbilde. Atbilde ir tāda, ka mums darba stāžs rēķinās par mēnešiem. Un ja mums ir tukšs tajā mēnesī, jautājums, kā mums sociālās apdrošināšanas aģentūra sadala to gada griezumu. Un tad labāk ir, lai ir katru mēnesi kaut vai kāds cipariņš ir iekritis un nomaksāts, nekā mēs reizi gadā sarēķinam vienu ciparu un viss. Tas ir mans personīgais viedoklis. Un savukārt es izstāstīšu to atšķirību, kas jums ir no 620, ja jūs rēķināt un maksājat nodokli, un tos 10%. Ja 10% jums aiziet pensijas apdrošināšanai tajā konkrētajā mēnesī. Savukārt, ja jums ir maksāts nodoklis no 620, jūs esat pilntiesīgi visi sociālās apdrošināšanas cilvēki, dalībnieki,
Un jums pienākas gan slimības lapa sākot no 10. dienas, ja jums ir saslimis bērns sākot no 1. dienas, jums pienākas slimības lapa, ja jūs gaidat bērniņu, tad jums ir māmiņa alga vai paternitātes pabalsts iespējams. Un, ja jums kaut kas notiekās, jums ir kaut kādas garants, kaut kādas stabilitāte. Bet šeit ir ļoti jāpārdomā, ja jums ir vienu mēnesi ir, vienu mēnesi nav, vienu mēnesi ir, vienu mēnesi nav. Tas baigi forši nav, tāpēc, ka tiek ņemta pirms slimības lapas vai pirms šiem te maternitātes, paternitātes pabalstiem pēdējā 12 mēneši, un līdz ar to ir būtiski, lai tas cikliskums jums ir regulārs. Nu, lūk, un savukārt šis, kas ir zemāk, tas ir pensijas apdrošināšanai, un tas ir vismaz kaut kāda kritiķiņa, lai jums būtu darba stāžs, lai jums būtu arī krātos šīs te pensijas apdrošināšana. Nu, lūk, un tagad es drusku iepatīšu iekšā vēl vienu lietu, no kā rēķina minimālās sociālās iemaksas. Un tagad jums ir 5 sekundes pauze, jo man ir drusciņ 5 sekundes vajadzīgas, lai es varētu tālāk turpināt. 5 sekundes pauze. Nu, lūk, un es esmu atpakaļ. Tā, varbūt kādam jautājums par šo laiku radās. Un neradās, tad mēs ejam tālāk. Nu, un tagad tā jaunā kārtība, kas ir jaunā kārtība, tās ir izmaiņas. Un izmaiņas mums, pirms mēs ķeramies, Haralds čatā mums ir ierakstījis par radošām personām. Ja jūs to minimumu nesavācat, tad jums Kultūra Kapitāla fonds automātiski ievāc ziņas no Radošo personu savienības un nodod to valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atskaiti un ietur šo te starpību un samaksā jūsu vietā. Tā kā tas ir baigi forši un reālā dzīves pieredze. Tā kā tas ir baigi labi. Nu, un tā kas mainās? Mainās minimums kabineta noteikumi mainās no pagājušā gada 31. māja, bet viņi sāk strādāt no 1. janvāra. Tas nozīmē to, ka tā kā jūs esat kārtojuši savu uzskaiti pagājušajā gadā, jūs viņu pabeidzat pagājušo gadu, un no 1. janvāra stājas spēkā jauna šīta kārtība. Un jaunā kārtība tieši lielu izmaiņu šeit nav, bet ir baigi foršās lietas. Tās foršās lietas vienkārši ir jāņem izmantot un pielietot. Un kas tad mums ir? Mums ir vēl joprojām 2 žurnāli iespējami. Tas ir viens, kas ir saimnieciskās darbības veicējiem, kas kārto grāmatvedību parastajā kārtībā, krājot vai nekrājot čekus, un otra lieta ir mikronodokļu maksātājiem. Bet būtu nākamajā slaidā. Kas ir svarīgi? Svarīga lieta ir tā, ka jūs varat kārtot žurnālus elektroniski, bet jums ir jābūt iespējai šos te žurnālus izdrukāt papīra formātā. Es jau vairākus gadus kārtoju tiem, kam ir nepieciešamība saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnālus kārtot elektroniski Excelī. Šobrīd šim te jaunajām izmaiņām man vēl nav jaunais žurnāls sataisīts, bet viņš būs. Valsts dienesta mājaslapā arī šobrīd es neesmu manījusi, ka būtu jaunais žurnāls abām 2 variācijām pieejams. Un obligāti ir jāglabā šie te dokumenti šo te noteikto glabāšanas laiku,
Un šai informācijai jābūt žurnālos ievadītai saulaicīgi. Saulaicīgi tas nozīmē to, ka, ja jums ir, pieņemsim, pagājušo gadu, jums ir 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām. Tas nozīmē to, ka visi darījumi, kas jums ir līdz 31. decembrim, jāievada līdz 15. janvārim. Par ceturkšņi. Nav obligāti pa mēnešiem, bet par ceturkšņiem. Nu, lūk, un kas tad mums mainās? Mainās žurnāla drusku kārtība, drusku ailes ir sastrukturalizētas, drusku savādākā kārtībā. Mums ir šeit kārtas numurs, tālāk ir dokumentu numurs nosaukums darījumam. Tad ir no kā jūs esat vai kam esat pārdevis. Nē, te ir darījuma partneris. Tad ir apraksts, kas tas ir pārdots, vai tas ir ieņēmumi jūsu saimnieciskās darbības, tad ir vai nu kase, vai nu bankas konts. Un te bankas kontam ir tā, ka sākuma atlikumam un beigu atlikumam jāsakrīt ar to, kas jums ir kontu izrakstā. Citi maksāšanas līdzekļi tie varētu būt vai nu kartes, kaut kādas dāvanu kartes, vai tie ir dāvinājumi, vai tas ir alternatīvie maksāšanas līdzekļi, kas ir PayPal, Stripe vai vēl kāda citas, kur jūs saņemat naudu, vai tā ir cita valūta, vai arī kaut kas tāds. Tad mēs varam nodalīt ieņēmumus no lauksaimniecības, bet tas jums neatiecas. Principā jums varētu būt ieņēmumi no saimnieciskās darbības veidiem, tas ir 13 aile, viņi ir samazinājuši aiļu skaitu, un tālāk viņi ir sadalījuši arī subsīdijas. Tie, kas saņēma no, pieņemsim, Covid laikā mums bija subsīdijas par dīkstāvi vai subsīdijas par apgrozījumiem, tad mēs viņus liktu šeit 14. ailē. Un tad mēs saskaitām kopā tos savus ieņēmumus, ja 13. aile, tad tikai 13. un 15. ierakstam to pašu ciparu, kas ir 13. Un tad ir neapliekamie ienākumi. Un neapliekamajos ienākumos, kas jums varētu būt dotācija, kas jums nāk par, pieņemsim, jūs esat Kultūra Kapitāla fondā, saņemat kaut kādu ikmēneša dotāciju, kas neapliekas ar nodokli, bet nevienmēr Kultūra Kapitāla fonda naudas neapliksies. Tur jāskatās, kas jums ir. Visbiežāk viņas varētu būt kā 13. ailē. Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu, te varētu būt tas, ka, ja jums nav sadalīts konts, tad jums varētu būt tā, ka jums tur alga aiziet. Ja jums ir autora atlīdzības vēl iekrīt, no kā nodoklis ir nomaksāts, tā tad arī 17. ailē aizietu. Ja jums ir nodalīti konti, jums mazāku problēmu ir. Es pilnīgi to iesaku un saku, mazāku problēmu, 100 reizes mazāku problēmu, un mazāk arī rakstīšana sanāk. Kas vēl varētu būt aizdevums? Ja jums, pieņemsim, esat kaut kādu lielu lietu nopirkuši iegādājušies, jums vajadzēja, un līdz ar to jums ir privātā nauda aizdota, un tie ir jūsu ieņēmumi, kur nodokli nereiķinam. Ja mēs taisām žurnālu šitādu, ir forši atcerēties, ka ieņēmumus mēs rakstam 13. ailē, un savukārt izdevumi. Izdevumiem arī te ir drusciņi parevidēts un samainīts. Nekas diži daudz nav mainījies no pagājušā gada, bet te ir vienkārši izdevumi, kas ir saistīti ar saimniecisko darbību, tā ir 20. aile, un savukārt proporcionāli sadalāmie izdevumi. Tas ir tas, kur jūs varat ierakstīt, pieņemsim, jūs izdomājat, ka jūs liksiet degvielu, tas ir automašīnas izdevumus. Nerakstīsiet ceļazīmes, jeb maršruta lapas, jums tie 50% aiziet uz šo te saimniecisko darbību, tad 21. ieliksiet jūs tos vienus 50 un otrus 50 jūs 2. ailē ierakstīsiet. Un izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu, tie, kas ir, pieņemsim, aizdevumu jūs atdevāt, saņēmāt un atdodat aizdevumu, jūs tad 23. ailē rakstīsiet. Un, ja nav nodalīts konts, tad jūs 23. ailē rakstat visus izdevumus, kas ir jūsu privātie izdevumi. Un kopējā summa.
principā pēc būtības, ja jums ir skaidra, bezskaidra nauda, jums sanāk aizpildīt 13. aili un 20. aili lielākoties. Un kase vai banka, kurā vietā, un, protams, šīs kārtas aizpildīt. Bet gada beigās, kad gads beidzās, mēs izdevumus precizējam, un ir tāda precizējamā tabuliņa, bet es nezinu, vai no jums kāds kārto žurnālus, vai jums ir nepieciešamība kārtot žurnālus. Ja ir, tad drusciņi jāpieslēdzās, jāiedzinās, kurā vietā kas jāraksta, bet šeit arī ir forša lieta, kas ir izdevuma precizēšanai, ir drusku atvieglotas prasības, ir tikai izdevumi, kas ir attiecas uz pagājušo gadu, izdevumi, kas attiecas uz šito gadu, un arī ieņēmumi. Respektīvi, ir nodalīti pa gadiem ieņēmumi un izdevumi, un savukārt ir sākuma atlikums krājumiem, sākuma beigu atlikums krājumos, ja ir krājuma uzskaite, un pamatlīdzekļu nolietojums. Viņa ir foršāka tā tabula izdevuma precizēšanai, un tas attiecās uz vispārējo režīmu. Un tagad uz mikronodokļu maksātājiem. Tas žurnāls arī ir palicis tāds foršāks un mazāks, ir tikai mums ierastā kārtība, kur mēs sarakstam visu, kas ir bijis, kase, banka, citi maksāšanas līdzekļi, un mums aiziet ieņēmumi no apgrozījuma, tas ir, kas ir izrakstītie rēķini saņemtā nauda, kas ienāk kontā, un izdevumi, bet ieņēmumi, kas nav attiecinām uz šo te saimniecisko darbību, pieņemsim kaut kāda alga, kad nav nodalīts konts, vai aizdevumi, vai kaut kādi citi ienākumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Un izdevumus mēs varam atsevišķi uzrādīt. Baigi forša vienkārši žurnāls, bet ir vēl viena forša lieta. Mēs varam nekārtot žurnālu. Ja mēs visu darām ar atsevišķu kontu, kad mēs esam vispārējā režīmā, vispārējā saimnieciskajā darbībā, un mēs esam parasts cilvēks, kurš nekrāmējās ar skaidru naudu, mums ir tikai atsevišķs konts, kas ir nodalīts no privātā, un mums ir viss tikai caur kontu, un mums ieņēmumi un izdevumi, viss iet caur šo kontu, tad mēs varam iztikt ar konta izrakstu, un mums nav jātaisa saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevuma žurnāls. Ne parastajā kārtībā, ne mikronodokļu maksātāju variantā, un vēl jo vairāk, ja jūs esat atvēruši kontu, kā saimnieciskās darbības kontu, kas ir reģistrēts šajā te Industri bankā, tad jums arī nav vajadzīgs saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevuma žurnāls, jo jums viss tas ir redzams konta izrakstā. Ja ir saimnieciskās darbības konts, tad tas nozīmē to, ka visu, ja jums ir skaidra, bezskaidra nauda, tad to skaidro naudu jūs ar kvītīm saņemat un pēc tam iemaksājat kontā iekšā šajā tā Industri bankā. Un banka jūsu vietā izdara visus darbus, kas jāizdara, bet sākumā jums jāreģistrējas, bet to es drusku nākamajos slaidos parādīšu kādā veidā. Tas ir par to, kas mainās saimnieciskās darbības veicējiem. Diži daudz nekas nemainās. Pagājušajā reizē, kad bija 30. novembrī seminārs, tur ir ļoti skaidri un detalizēti aprakstīts, ko jūs varat izstāstīts, ko jūs varat likt iekšā izdevumos un ieņēmumos. Ieņēmumos pats par sevīm, bet izdevumos, tā kā es neatkārtošos šodien. Lūk, cik no jums daudzi esat kā biedrības šodien man te? Lūk, es neredzu baigi daudz, es tikai Ilzi redzu. Tās es uzslēgšu, lai es pārējos redzu, varbūt tās, kam ir kameras vai arī... lai es redzu pārējos arī, jo savādāk es tikai Ilzi redzu. Lūk. Biedrībām. Biedrībām arī mainās minuskamatu noteikumi, un biedrībām stājas spēkā jauniem kā noteikumi, un šie kā noteikumi ir 439.
Parastā kārtība no 808. MK noteikumiem ir saglabāta, bet ir foršās lietas, kas mainās biedrībām. Mainās tas, ka kas var kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību, mainās drusciņi organizāciju pārskatu struktūra, apjoms un saturs, sagatavošanas un iesniegšanas kārtība, bet tas attiecas uz visām biedrībām tikai no 1. janvāra uz nākamo gadu. Šitas neatiecas uz gada pārskatiem, ko jūs taisīsiet tagad par 2022. gadu. 2022. gadu šis neatiecas. Šis attiecas tikai uz visu to, ko jūs darīsiet 23. gadā. Nu, lūk, un kas tad no kā gada pārskats sastāv? Biedrības var kārtot grāmatvedību vienkāršajā un divkāršajā ierakstā. Šeit arī linkā man ir pielikts klāt šie minuskomita noteikumi. Es iesaku izlasīt viņus un saprast, kas tur ir rakstīts. Neviens neizstāstīs biedrībām labāk kā paši savām organizācijām, paši savējie cilvēki. Kāpēc es atsakos no biedrību grāmatvedības uzskaites? Tāpēc, ka principā biedrībām ir ieņēmumi, biedrībām ir izdevumi, un biedrībām ir ziedojumi un dāvinājumi un projekti. Un neesot iekšā organizācijā, grāmatvedim ir ļoti, ļoti grūti izfiltrēt, kas ir biedrības ieņēmumi un izdevumi, un kas attiecas uz kuru projektu. Un no 2023. gada mums stājas spēkā tas, ka mainās pamatlīdzekļu apjoms. Tas ir labā ziņa, jo 150 tas bija ļoti novecojis cipars pamatlīdzekļiem, tagad ir 1000 eiro no 1. janvāra organizācijām visi pamatlīdzekļi var būt. Vienkāršā ieraksta grāmatvedību visi var kārtot, kuru apjoms nepārsniedz 100 000. 2 gadus pēc kārtas. Tas nozīmē, ja mums šogad ir 5000, nākamgad ir 5000, viss kārtībā mēs varam kārtot. Ja mums ir 95 000 šogad un 150 000 nākamgad, skatāmies vēl nākamo gadu, kas mums ir ar apgrozījumu. Bet visās organizācijas var kārtot grāmatvedību līdz 100 000 apgrozījumus. Bet ar apgrozījumu ļoti uzmanīgi. Izlasam kārtīgi MK noteikumus. Apgrozījums nav tikai ieņēmumi. Tie ir visi darījumi, kas jums ir saimnieciskie darījumi. Nav nekur MK noteikumos vai kaut kādā likumā skaidrots, kas ir saimnieciskie darījumi. Katra interpretācija ir dažāda. Un tā kā vēl viena lieta, kas ir visām organizācijām, tas ir ieņēmuma izdevuma nodalīšana pa periodiem. Tas nozīmē, ja mums ir ziedojumi, biedru naudas pa periodiem, viņām arī jābūt uzskaitītām pa periodiem. Skaidra, bezskaidra nauda ziedojumiem. Un kas mums vēl? Un mums mainās vēl žurnāls. Vienkāršā ieraksta grāmatvedībā, es aizpeldēju drusciņu, vienkāršā ieraksta grāmatvedībā biedrībām, nodibinājumiem un arotbiedrībām ir šāds te naudas plūsmas žurnāls, kuru var kārtot organizācijas. Saņemto ziedojumu dāvinājumu saraksti kļūst sarežģītāki. Es iesaku izlasīt minuskomita noteikumus un saprast, kas tur notiekās, jo jums šogad ir ļoti rūpīgi jāuzskaita saņemtie ziedojumi, ko jūs saņemat skaidrā naudā, bezskaidrā naudā, un viņi būs atskaitā jākārto. Šim gadam, diemžēl šogad, es nevienu grāmatvedības sistēmu nezinu, kur jums uzskaitītu ziedojumus. Un reāli sanāk tā, ka tas ir manuāls darbs, ja ir ļoti daudz ziedojumu. Tas ir reāli viss jāparaksta no kontu izraksta uz EDS sistēmu. Un pielikumus mēs nevaram īsti sniegt. Mums ir jābūt visam šim te EDS sistēmā ieliktam un arī detalizēti uzskaitītam. Tāpēc mans ieteikums audzēt savus grāmatvežus organizācijās, izglītojot viņus,
jo neviens ārpakalpojums jums nevarēs izdarīt to labāk kā jūsu biedrības biedrs vai iekšējais grāmatvedis, kas jums ir uz vietas. Jo viņš un iesaistat projektu rakstīšanā savus grāmatvežus, jo es tiešām zinu, cik tas ir sarežģīti un cik tas ir darbietilpīgi iedziļināties tajos projektos un darbībās, kas jums notiek no malas. Tas ir ļoti sarežģīti. Es domāju, ka mēs varbūt tās kādā citā reizē uztaisīsim arī biedrībām detalizētu šo te skaidrojumu un arī ar tiem jautājumiem, lai nekavētu saimnieciskās darbības veicējiem šo te laiku un nianses, jo te būs ļoti daudz nianses, kuras jāievēro. Un, šogad tas nekļūst vienkāršāk, tas kļūst tiešām biedrībām, organizācijām sarežģītāk. Lūk, labi, par šajām lietām. Es ceru, ka mājas darbi ir izdarīta un e-adrese ir reģistrēta. Es šo slaidu ieliku iekšā ar tādu domu atgādināt jums, kad jābūt e-adresēm reģistrētām. Saimnieciskās darbības veicējiem e-adrese ir jāreģistrē tāpat kā fiziskai personai. Ja jums ir saimnieciskā darbība, e-adresē jums vien un tā pati būs e-adrese. Šeit es esmu ielikusi jums linku ar visu adresītu, kurā vietā jums ieiet iekšā un atrast, kurā vietā reģistrēt. Jebkurai organizācijai, kas ir šajā sarakstā, jābūt e-adresei. Jums kā fiziskai personai ir sava e-adrese. Ja jūs esat saimnieciskās darbības veicēji, jums privātā un e-adrese ir viens un tas pats. Ja jūs esat individuālais komersants, esat SIA, biedrība, nodibinājums, jums ir kā juridiskai personai jāreģistrē e-adrese. Jums fiziskai personai būs e-adrese un organizācijai būs e-adrese. E-adrese var reģistrēt tikai uzņēmumu reģistrā, komerc reģistrā, biedrību nodibinājumu reģistrā, reģistrēta amatpersona. Nevar reģistrēt darbinieks, kas strādā tikai amatpersonas, un amatpersona var būt. Un šeit es ieliku iekšā jums piemēru, kur jāklikšķina, lai jūs vienkārši saprastu, kā viņu vispār uztaisīt. Šeit ir fiziskā persona, izvēlās vienu no šiem te 4 variantiem, kā ieiet iekšā sistēmā. Noteikti visiem organizācijām un fiziskām personām, juridiskām personām iesaku, ja jums ir ID karte, ja ir forši, tad ir e-paraksts, bet es iesaku visiem reģistrēt arī e-mobili. Tas nozīmē to, ka jūs ieiet iekšā sistēmā, izmantojot telefonu, un telefonā ir vienkāršāk šo te aplikāciju strādāt, darboties, neatkarīgi, kur jūs esat, vai jūs esat birojā vai neesat, jo e-paraksts, ja jums ir ID karte, tad jums ir nepieciešams šitāds te aparātiņš, un jums ir jāieliek tā kartiņa iekšā, un tikai tad jūs varat strādāt. Un principā tad caur datoru tas notiekās, bet ja ir e-mobila, ļoti vienkārši, ļoti ātri, un līgumu arī jūs varat noformēt, izmantojot e-parakstu un atsūtīt uz savu adresi, jums kurjeris piegādās un aizgādās un visu ātri noslēgsiet. Nākamā lieta, ja jums ir juridiskai personai e-adrese, tad klikšķinam tur, kur juridiska persona, visas tās, kas man te sarakstā ir labajā pusē, tās ir juridiskas personas. Klikšķinam virsū, ļoti grūti sākumā ir atrast šo te sadaļu. Kā jūs ielogojaties iekšā, tieši tāpat tās ir tās amatpersonas e-parakstu vai e-mobili. Es pati neizmantoju ne e-ID, ne to ceturto, es neesmu izmantojusi, nezinu, kas tas tāds ir, bet šitie 2 ir labi, ja jums ir viņi. Lūk, cerams, ka skaidrāks kļuva. To izdaram, jo no 1. janvāra visām šīm e-adresēm jābūt. Neviens nav neko teicis par sodiem, nav nekādas tādas informācijas, neviens nesodīs, bet ja jūs startējat projektos, ja jūs startējat ar valsti, jums obligāti jābūt ir šīm te rīkam. Lūk,
Un par saimnieciskās darbības to kontu es viņu ieliku iekšā, lai vienkārši jums būtu informācija, kur to paskatīties, lai jūs atcerētos to Industra bankas nosaukumu, jo šobrīd šo te atsevišķo mikronodokļu maksātājiem opciju piedāvā viena banka, tā ir Industra banka. Klātienē jums jāaiziet, jāatver, bet ja parādīsies jauni šie te pakalpojumu nodrošinātāji, tad jūs varēsiet mainīt uz to jauno banku. Šobrīd ir tikai viena, un tāpēc es arī blakām esmu ielikusi, ka, ja konts ir atvērts, tad viņu arī varēs mainīt, un arī banku varēs mainīt. Bet šobrīd pagaidām ir viena šī te banka, kas nodrošina mikronodokļu maksātājiem. Pēc būtības koks ar diviem galiem. Ir forši, kad jūs esat mikronodokļu maksātāji. Mikronodokļu maksātāji. Patiesībā jūs arī varat šobrīd dzīvot bez šī konta, bet ja negribās ķēpāties ar skaitīšanu un tādām lietām, varbūt tas ir iespējams un baigi forši. Nezinu, šobrīd man ir viens cilvēks, kas ir aizgājis un atvēris šo te kontu un skatīsimies šodien tieši viņš zvanīja, kad viņš reģistrējas valsts dienestā. Nezinu, varbūt tās tie, kas nav nekad neko darījuši ar saimniecisko darbību, kā mikronodokļu maksātāji, varbūt tas ir vienkāršāk. Nezinu. Un tagad kārtība uzrakstam aizējam uz banku, attālināt nevar klātienē jāiet, atveram kontu, tālāk ejam savā elektroniskā deklarēšanas sistēmā, iesniedzam šo te reģistrāciju. Valsts dienesta mājaslapā ir ļoti forša instrukcija, seminārs arī ir bijis valsts dienestam par šo te tēmu, un arī instrukcija, kādā veidā pa solīšiem to izdarīt. Un jaunie uzreiz var līdz ar reģistrāciju sākt darboties, bet esošie klienti, kas grib no mikronodokļu maksātāja statusa pāriet uz saimnieciskās darbības šo te kontu, to var izdarīt 5 dienas pirms sākas ceturksnis, respektīvi šobrīd mēs varam piereģistrēt tikai uz 1. aprīli, ja mēs to sākam darīt šodien vai 5 dienas pirms 1. aprīļa. Un tad ar 1. aprīli tad mēs varam izmantot šo te kontu, un tad mums mikronodokļu maksātājs režīms vairāk nav jāuzskaita ieņēmumi un jāsniedz mikronodokļu deklarācija, bet atverot jau šo te kontu, no 1. aprīļa tad banka pati jūsu vietā visu sadara izdara, nomaksā nodokli valsts dienestam, un to naudu jūs pēc tam varat pārskaitīt uz privāto naudu. Te lai gan ir jāsaka tas, ka baigi jāskatās, jūs klientiem rakstat tāpatās rēķinu jums jāraksta. Ja jums ir skaidrā nauda, tad jums ir kārtība, cik ilgā laikā jāiemaksā šī skaidrā nauda šajā kontā. Ja jums ir privātie, nekādā gadījumā nekādas privātās lietas šajā te kontā nevar likt. Tas ir tikai un vienīgi naudas saņemšanai, nodokļu nomaksai. Viss. Un pārskaitam savu atlikumu. Un te ir tā, kā tas izskatās valsts dienestā. Te arī ir tas metodiskais materiāls, kurā vietā jāiet, lai jūs varētu šo te režīmu reģistrēt un pieteikt, norādot savu šo te kontu un uzsākšanas datumu, ar kuru tad jums sākās viņš darboties. Lūk. Tas ir par to saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. Kā kuram? Manuprāt, arī esošajā variantā var darboties un strādāt, nekas sarežģīts, bet varbūt kādam tomēr tas ir ļoti forši un feini. Kas notiks ar kļūdainu maksājumu? Jā, veiks maksājumu labojumus un tur ir kārtība kādā veidā, tur jāraksta iesniegums un šādas lietas. Es nezinu. Harald, uz tavu jautājumu, līdz kuram datumam, principā visām organizācijām, kas bija šajā te sarakstā, līdz 1. janvārim bija jābūt šīm e-adresēm. Nav termiņa, ir termiņš jau 1. janvāris likumā. Jā, 1. janvāris 2023. gads. Lūk, un ko es gribēju vēl atgādināt? Es gribēju atgādināt par struktūru vienībām.
Mēs zinām, ka mēs radoši darbojamies. Mums ir jūsu saimnieciskās darbības veicējiem ir jūsu deklarētā dzīvesvieta bieži vien reģistrēta. Bet ir adreses, kur jūs reāli darbojaties un strādājat. Jūs nomājat telpas, jūs atverat internetu veikals, jūs uztaisat mobilās lietotnes, jūs izveidojat Facebookā kaut kādu sadaļu vai jūs uztaisat Etsy vai kādā citā platformā. Jūs braucat pie klientiem. Jūs darbojaties. Tas nozīmē to, ja jūs darbojaties nevis savā adresē, kas jums norādīta ir valsts jums dienestā, kā deklarētā, tā kā organizācijas adrese, tad tas nozīmē to, ka jums jāreģistrē saimnieciskās darbības struktūra vienība. Lūk, un te man ir daži piemēri, ja jums ir šīs lietotnes, ja jums ir mājaslapas, kur ir samaksa iespējama, kur jūs uzreiz naudu paņemat, te ir dažādi varianti, kas jums varētu būt. Šī informācija no valsts jums dienesta paņemta, lai jums vienkārši pateiktu to, ka tas ir jāizdara. Ja jums ir lekcijas, ja jums ir teātris, izbraukumi, tas būs pie izbraukumiem, tas būs nākamajā slaidā. Tas ir tādu domu, ja jums kādā no šīm te izveidotajām platformām ir iespējams nopirkt, samaksāt, viņām ir jābūt reģistrētām kā struktūra vienībai. Tas naudu neprasa, tas vienkārši ir reģistrācija. Pelēkie nav jāreģistrē, ķeksīši jāreģistrē kreisajā malā. Lūk, un te ir izbraukumi, ka jums kā fiziskām personām, saimnieciskās darbības veicējiem, jeb organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem ir jāreģistrē šīs struktūra vienība, kas ir izbraukums. Ja jūs sniedzat ģida pakalpojumus, ja jūs teātra izrādi braucat kaut kur citur pie klienta, izstādes, piemēram, interjers, iekārtošana, kaut kur citur to darat, nevis savā adresē, kas jums ir reģistrēta. Jums obligāti jāizpilda iesniegums par izbraukumu struktūra vienības reģistrēšanu. To visu dara valsts dienesta EDS sistēmā. Lūk. Tas ir viela pārdomām. Nākamā viela pārdomām ir mikronodokļu maksātājiem. Man tā liekas, par mikronodokļu maksātājiem esmu visu izstāstījusi un visiem jau viss ir sen skaidrs, bet es saprotu to, ka bieži vien to, kas ir vienkāršākais, mēs uztveram viss sarežģītāk. Mikronodokļu maksātāja režīmā mēs reģistrējamies, ja mēs gribam maksāt nodokli no apgrozījuma no tā, ko mēs izdarām rēķinā. Klients ieskaita, samaksājam 25% vai 40% atkarībā no apgrozījuma, un viss. Un te ir mūsu atskaita, kāda jāiesniedz mikronodokļu maksātāju gadījumā. Katram mēnesim sarakstam apgrozījumu, un pats EDS arī kontrolē, vai jums ir pārsniegts apgrozījums 25,000 vai nē. Ja būs pārsniegts, tad viņš arī sarēķinās tos 40%. Un, lai iesniedzam reizi ceturksnī, un, manuprāt, ar mikronodokli viss ir skaidrs. Vēl, ko es gribēju atgādināt par darba attiecībām, par līguma attiecībām, tā, ka jūs slēdzat līgumus. Ļoti, ļoti rūpīgi izvērtēt, vai tas ir darba līgums, vai tas ir autoratlīdzības līgums, vai tas ir sadarbības līgums, vai tas ir reāli pakalpojumu līgums. Vai jūs pēc ekonomiskās darījuma būtības darat to, ko jums jādara? Ja jūs esat saimnieciskās darbības veicēji, tad līgumus mēs varam rakstīt, mēs varam nerakstīt. Līgums ir principā jūsu pasargāšana. Ja jūs uzticaties, ja jūs zinat, ka būs viss kārtībā, varat nerakstīt līgumu.
pietiks ar rēķinu, bet ja jūs zinat to, ka tur ir detaļas, tur ir par autora tiesībām, tur ir par tā darba nodošanu, kurā momentā mums ieslēdzās mums autora atlīdzības, kurā momentā pāriet pasūtītājiem, tādā gadījumā meklējiet juristu un rakstiet līgumus, jo tā tikai jūs varat sevi pasargāt. Arī grāmatu izdevēji mēdz būt dažādi. Nebūs kārtīgi noslēgts līgums. Es zinu, ka mēs, protams, visu paši darīt, bet labāk ļaujiet strādāt cilvēkiem, kas vislabāk to prot. Un mazāk iztērēsiet naudu. Kvalitatīvs līgums jūsu gadījumā var pasargāt sevi. Jūs no visādām negācijām, visādām lietām. Cena noteikti ir jāizstrādā tāda, lai viņi atbilstu jūsu pakalpojumam, iekļaujot visus nodokļus. Nekādā gadījumā šogad es negribu nekādus līgumus, rēķinus redzēt, kur ir mikronodokļu summa ierakstīta, jo vai autora atlīdzības summa ierakstīta, jo tas nav korekti. Tas nav korekti ne pret jums, ne pret to, kam jūs to rēķinu iedodat, jo jums jābūt kopējais cenai ar visiem nodokļiem jau iekļautai. Tādi brīnumi ir redzēti, kad matceļas stāvs. Un, ja ir nokavējumi naudas, soda naudas, to arī liekam iekšā līgumos, atrunājam visu. Atrunājam pakalpojumu izpildes termiņus, piegādes un visas šīs lietas. Rēķinus, mēs varam rakstīt rēķinu par visu pakalpojumu, ko mēs darām. Vairāk nav, kā kādreiz bija, rēķins par pakalpojumu, pavadzību par preces nodošanu. Tā nav. Ir likumā rakstīts attaisnojuma dokuments. Mēs dokumentu varam nosaukt, kā mēs gribam. Galvenais, lai jums ir saprotami, vai tas ir avansa rēķins, vai tas ir gala rēķins, vai tas ir rēķins vienkārši, kurš ir tikai piestādīts ar konkrētu samaksas termiņu. Noteikti rēķinos liekat samaksas termiņu. Jo, ja jūs neieliekat samaksas termiņu, tas nozīmē to, ka klients tam nav termiņa, līdz kuram jāsamaksā. Jūs sevi iegāžat, jūs sev neliekat iespēju prasīt šo rēķina samaksu, ja nav rēķina datums, līdz kuram jāsamaksā klientam nav rāmju, un ja nav līguma vēl, tad vēl jau vairāk, obligāti. Pieņemšanas nodošanas akts var būt, var nebūt, var uztaisīt arī hibrīdu rēķinu, kurā ir atrunāts par to, ka rēķins ir sagatavots un parakstot šo rēķinu elektroniski vai papīra formātā. Viņš ir gan arī kā pieņemšanas nodošanas akts, man tā liekas, arī man mājaslapā mākslinieki.lv pie sadaļas ir paraugs rēķinam, kur ir šāds te pieņemšanas nodošanas akts arī iehibridizēts iekšā. Kaut kā tā. Un vēl atgādinu, slēdzot līgumus un veicot darījumus, apskatāmies, ir likums, kas iedzīvotāju ienākumu nodokļu likums, kurš nosaka to, ka kad mums ir algota darba pazīmes, tad ir reāli, principā, ar to cilvēku jāslēdz darba līgums, nevis uzņēmuma līgums, vai autora atlīdzības līgums, vai sadarbības līgums, kā mēs gribētu. Bet, ja ir kaut viena no šīm te pazīmēm, jums jābūt ir darba līgumam. Un, manuprāt, lielākā aizsardzība un arī vislielākā drošība ir, ja mums ir darba līgumi. Un man pašai personīgi patīk labāk darba līgumi, tad es zinu to, ka man cilvēks ir manā rīcībā, manā atbildībā, un es arī varu no šī cilvēka prasīt atbildību par nekvalitatīvi izdarītu darbu un visām šīm lietām. Un es arī pasargāju sevi no tā, ka var atnākt kāda pārbaude, un īstenībā patiesībā pateikt, ka šis darba līgums nav autora atlīdzības līgums vai pakalpojumu līgums, uzņēmuma līgums. Ar līguma paraugiem ir tā. Tas maksā naudu. Un līguma paraugi ir daudz un dažādi internet zilēs, bet katram darījumam, katrai lietai ir jāizstrādā savs līgums. Un viena trafareta līgumiem nekad nebūs.
Jums ir katram sava situācija, katram savas nianses, ko jūs darat un kādā veidā darat. Un ik sevišķi, ja ir autoratlīdzības, es iesaku visi tie, kas sāk darboties un sniedz pakalpojumus, izveido savu biznesu. Saimnieciskā darbība ir tā kā mazs biznes, kuru mēs uzsākam, lai attīstītos un augtu. Un tad izstrādājam vienu foršu līgumu, un līgumi jāizstrādā ir labi, kvalitatīvi, un obligāti līgumu var netaisīt. Pietiek ar rēķinu, ja jūs zinat to, ka ar to sadarbības partneri būs viss kārtībā. Tā, labi. Vēl vienu tēmu, un tas ķeršos pie atbildēm, un te ir jums atgādinājums arī par to, tā, ka jums ir darījums, atbildam uz jautājumiem, kas, cik, kur, kad, kā, kāpēc. Un tad jūs sapratīsiet vairākas lietas, vai tur ir iesaistītas citas valstis. Tiklīdz ir citas valstis iesaistītas, tur jautājums par pievienotās vērtības nodokli var būt. Ja tur ir tikai Latvija, tad jautājums, kādi partneri tiek iesaistīti. Tie, kas ir biedrības nodibinājumi, noteikti pārbaudam saimnieciskās darbības veicējus mikronodokļu maksātājus publiskajās datubāzēs. Ja mēs esam PVN maksātāji, pārbaudam publiskajās datubāzēs, vai sadarbības partneris ir PVN maksātājs. Vispār grāmatvežiem šobrīd ir diezgan ārpakalpojumu sniedzējiem, ir diezgan daudz jāpārbauda savi klienti. Arī jums, biedrībām nodibinājumiem, ir jāpārbauda savi klienti, tik līdz jums ir iesaistītas citas valstis. Jums ir jāpārbauda sankciju sarakstos arī partneri, klienti, un arī jāpārbauda arī darījumi. Darījumi ir jāpārbauda, jo daudzas sankcijas mums ir ieslēgušās. Pa sankcijām es jums neieliku slaidus, bet tas ir jāpārbauda. Nu, lūk, paldies, lai šis foršais gads ir skaists un mierpilns. Un būs daudz izmaiņu, būs izmaiņas tiklīdz sāks pieņemt budžetu 23. gadam. Būs arī izmaiņas uz nākamā gada, uz šī gada beigā, tad, kad būs arī šī jaunā pieeja mazajiem sektoram, mazajiem uzņēmējiem. Iespējams, tur būs izmaiņas, iespējams, ka arī beidzot tiks autoratlīdzības tā kā varbūt atceltas, bet mans uzskats ir un mana vīzija ir, ka autoratlīdzībām būtu jāpaliek un viņām būtu jābūt pārskatāmām, kam viņas tiek piemērotas un kādā apmērā. Iespējams parādīsies kādi jauni risinājumi, jo manā skatījumā būtu jābūt arī risinājumam, ka mazas summas mēs varam arī saņemt nereģistrējoties vai minimāli reģistrējoties, iesniedzot atskaites. Un tā ir mana vīzija, ko es plānoju un iesaku arī pie kaut kādām izmaiņām. Un tagad es labprāt arī jums padiskutētu un paskatītos, kas jums ir sakrājies tur čapiņā, un atbildēšu uz tiem jautājumiem. Un tie, kas skrien, tie var droši skriet, bet tie, kas grib vēl parunāties un varbūt tās kaut ko pārunāt, droši mēs varam palikt. Un tiešām liels paldies jums, ka jūs skatījāties un klausījāties, un kad man arī raksta, ka jums kaut kas arī patika. un man tiešām prieks. Un es tad tūlīt patīšu atpakaļ, kur es neatbildēju. Jā, Daina, tur būs ar to saimnieciskās darbības kontu, tur būs tās brīnumi, un arī tiem, kas izdomā to saimnieciskās darbības kontu, tie, kas no mikro nodokļu pāriet starp gadu, nebrīnaties pirmajā reizē, kad jums ieturēs 40% nodokli.
Tas ir tikai uz īsu laiku, tas ir līdz 5 dienām. Kāpēc? Tāpēc, kad banka aizsūta valsts dienestam, pārbauda, kāds ir apgrozījums, jo banka nezina tajā momentā, kāds ir apgrozījums. Viņi ietur to ienākošās summas 40% un 5 dienu laikā viņi sazinās ar valsts dienestu un atgriež atpakaļ to starpību. Par to nevajag satraukties. Tur nav satraukuma pamata, bet tā viņš ir iestrādāts tajā saimnieciskās darbības kontā. Jā, Ilze, ja ir izbraukuma gan uz vietas, gan uz kaut kur braucat, noteikti uzrakstat to iesniegumu par struktūru vienību pēc izbraukuma. Labāk uzrakstīt nekā neuzrakstīt. Kāpēc? Tāpēc, ka sots par to, ka jūs nenorādat struktūru vienību, ir sākot no, man tā liekas, bija 180 vai 200 eiro, tā kā labāk nevajag jūtot. Jā. Bet jautājums ir biedrība, kur tad, es nekur neesmu saskārusies, ka būtu jānorāda biedrībai šāda struktūra. Tas ir visām, tas, kas viss ir biedrība, nodibinājumi, tas ir ieejama valsts dienesta mājaslapā, tur, kur ir uzņēmējdarbība, tur, kur ir struktūra vienības, tur ir viss skaisti forši aprakstīts. Jebkuram, kas ir reģistrējies kā uzņēmējs, reģistrējās kā biedrība nodibinājums, jebkuram arī pašnominātiem jāreģistrē struktūra vienība, jo tas norāda, kurā vietā notiekas darbība. Bet, ja ir reģistrēts, es jau droši vien kaut kad to visu jau esmu uzrādījis, vai tas ir tagad? Es domāju, ka iespējams, ka varbūt tās vajag pārbaudīt. Varam mēs ieiet EDS sistēmā, tur, kur ir pārskati, tur ir darbības veidi vai struktūra vienības tur ir redzams un var pārbaudīt, jo šitas ir parādījies no 2021. gada kaut kāda septembra šitās izmaiņas. Un tas arī varētu nebūt reģistrēts. Tālāk par Dana par apskatīties līguma paraugus. Manuprāt, ka varbūt tās arī ir pie radošiem, es neatceros, vai es līguma paraugu esmu devusi vai nē. Man tā liekas, vienā no semināriem es rādīju līguma paraugus, bet tas bija kaut kur 21. gadā. Mēs runājām vienā no semināriem par līgumiem. Vai autors saimnieciskās darbības vispārējo var veikt pārēju uz mikro nodokļu maksātāju režīmu? Jā, var, bet ir tā, ka uz pārēju no parastās kārtības uz mikro nodokļu maksātāju variantu var reģistrēt tikai līdz, pieņemsim, tagad jūs varētu ar 1. janvāri 2024. gadu, jums ir līdz 15. decembrim jāiesniedz iesniegums. Savukārt no mikro uz parasto kārtību, arī manuprāt, ka vairāk tā pa ceturkšņiem nevar lēkāt. Es neesmu tagad pārbaudījusi. Jā. Es tikko to izdarīju, tāpēc, ka es nezināju līdz decembra beigām, vai man būs algots darbs vai nebūs. Un tā sistēma tāda, ka vajadzēja vispār likvidēt, es biju mikro nodokļu maksātājs, vajadzēja likvidēt, un nākamajā dienā, kad viņi apstiprina, tā kā reģistrēties pa jaunu. Jo es tas ir vēl viens variants, jā, tas ir vēl viens variants, kā to izdarīt, jā. Tas ir vēl viens variants, bet, tas īsti gluži normāls variants, tas nav. Tas tā tam nevajadzētu. Dace, vai autors, jā, Dacejas atbildēja, jā, Daina, centos un mēģināju salikt tā, lai jums būtu interesanti. Labi, tad vairāk čatā jautājumu nav, varbūt tās kāds vēl ir jautājums parādījies, kurš nav atbildēts vai nav saprasts. Es laikam līdz galam nesapratu to, ka, ja ir algotais darbs, tad kas tad ir izdevīgāk pāriet uz parastā nodokļa maksātāju, pašnodarbināto, ja paralēli notiek gan autora atlīdzības, gan lekcijas vai kaut kādi rēķini, vai var to mikronodokļu. Es laikam īsti nesapratu, vai es pareizi izdarīju. Ieejam iekšā kalkulātori.lv.
mājaslapā, tur ir sadaļa algu aprēķins, un tur mēs varam paspēlēties, izņemt algas nodokļu grāmatiņu un ielikt algas nodokļu grāmatiņu, un tad redzēsim atšķirību, kā mainās alga. Un tā atšķirība būs, jums apgādībā ir esošas personas? Vairs jau nav. Neapliekamais, mums tagad ir ielikts iekšā pa pilnu programmu. Cik liela alga apmēram? Nav liela, bet virs minimālās. Koks ar diviem galiem. No vienas puses jā, bet jūs ne zaudējat, ne vinnējat. Pa lielam ne. Tur nav nekāda atšķirība dižā. Bet tas nav nekas traks, ja es pārgāju ar šo gadu, kā es no mikro uz parasto. Tas nekas. Paldies. Tas nekas, tas vienkārši, katrā šajā situācijā, kad jums ir, tad vienkārši jāpaņem uz papīra, vienkārši jāsaliek Excelī cipari, kāds ir jums iegūms. Ja jums ir parastā kārtība, mēs zinām to, ka mums ir jārēķina sociālais no mūsu ienākumiem. Ja mums ir mikronodoklis, mēs zinām no apgrozījuma, kas ir paņem vēl klāt trešo sadaļu algu, un te jau mēs saprotam, kas mums notiekās. Viss vienkārši jāņem un jārēķina, jo izzīlēt mēs nevaram, kurš ir no variantiem. Vienkārši jāņem reālie cipari. Fēni. Jā, Baiba, ja jums ir tāda kārtība, kad jūs braucat pie klienta, es šito parādīšu vēlreiz. Ja jums ir šitāda kārtība, kad jūs braucat pie klienta, kur arī labajā pusītē, 4. 1. kur man, es noņemšu to te lāzeri, šitas te, tur, kur ir asistenta pakalpojumi, jā, gida pakalpojumi un dažādi individuālie pakalpojumi sniegšana pie klienta. Ja jūs braucat pie klienta mājās, pieņemsim, aizkaru likšana, piemēram, jūs pie klienta braucat uzkopt pie klienta, es nevaru pat iedomāties, kāda darba jums varētu būt, kad jūs braucat pie klienta reāli to darīt. Pieņemsim, jums ir jābrauc uzstāties pie klienta auditorijā ar kaut kādiem žonglēšanu, ar kaut kādām improvizācijas izrādes vai kaut kādas kāzu vadīšanas vai kaut kādas tādas lietas. Tas ir izbraukums un to reģistrējam kā struktūra vienību. Viss. Kas tur ir, tā, kad jūs reģistrējat to struktūra vienību, tur jums vienkārši jābūt tādam aprakstam un jūs pieliekat parakstītu aprakstu, ko jūs darat, kāda jūsu reāli būtība, kā jūs darbojaties. Tur arī nav nekas jāaizpild, tur jāaizpild, ka tas ir izbraukuma struktūrības reģistrēšana, un jūs vienkārši pieliekat Word vai PDF parakstītu dokumentu, ar elektronisko parakstu vai ar pašrocīgo parakstu, kad jums ir bijis tāds izbraukums, ka jums tāda darbība ir. Jūs aprakstat to savu pakalpojumu, kā jūs viņu sniedzat, un tad ir baigi forši. Lūk. Tā. Tad tāds jautājums neliels. Jā. Bet ja reģistrē to izbraukumu, tad nav kaut kā ieņēmumi jādala? Par ieņēmumiem tas ir jūsu brīvā ziņā, kuri ieņēmumi kādā vai tādu jūs nodalat. Tas ir jautājums jums pašiem, vai jums to vajadzēs kādā reizē atfiltrēt vai atšifrēt vai nē. Jo praktiski jau ļoti maz tad iznāk, ka notiek uz vietas. Izstādes ir tad izbraukums, projekti reāli arī, kur ir, procesi, teiksim, koordinēšana, viss, jā, Bet lietu tas nemaina, jums vienkārši jums jāizbēg no tā, ka kāds jums var pateikt, jums bija jābūt reģistrētāju struktūrnībai izbraukums. Piemēram, gidiem tas ir pilnīgi kā likts. Man, pieņemsim, ja es vadu lekcijas vai es braucu pie klienta ar ārpakalpojumu konsultēt vai kaut kā tam līdzīgi, vienkārši vajag to izdarīt, lai nav labāk izdarīt nekā neizdarīt.
Tālāk par izdevumiem ieņēmumiem jums vienkārši ir jāsaprot, vai jūs gribat to nodalīt, ja gadījumā kādreiz kāds paprasa, vai negribat. Atkarībā kādu grāmatvedības programmu, ja jūs izmantojat Zelkti vai Moneo, tur ir tāda lieta kā objekts. Tur jūs varat pielikt iekšā, ka tas ir izbraukums, nedalīt kontu plānā kontus atsevišķi. Atkarībā, kā jūs gribat, jo man pieņemsim pašai svarīgi sadalīt, kas ir konsultācijas, kas ir grāmatvedības pakalpojumi, kas ir, pieņemsim, kaut kādas apmācības. Man ir svarīgi nodalīt tā uzskaiti, lai es zinātu, cik man daudz ir. To jūs paši varat izdomāt. Jo arī biedrībai praktiski mums šobrīd esam bez telpām un praktiski viss, izstādes un visi projekti praktiski kaut kur. Šī iemesla pēc jums arī īstenībā ir svarīgi reģistrēt šo te izbraukumu, jo kur te jūs to darat? Ne jau tajā reģistrētajā dzīvoklī vai nereģistrētajā deklarētajā dzīves vietā, jo, ja mēs paskatāmies tālāk, tur mēs varam arī saskatīt kaut kādu niansi par, kāpēc jums nav kaut kāda nomas maksa par to, ka jūs esat juridisko adresi tur reģistrējuši, kāpēc jums tas, tur mēs varam paspēlēties arī dziļāk. Tad ir jāizrunā. Vienkārši, jo jums vajag apspēt. Par biedrībām nodibinājumiem es noteikti ļoti iesaku izlasīt MK noteikumus, iziet cauri viņiem, jo tur ir diezgan neforšas lietas, kas man īsti pašai nepatīk, un tāpēc labāk tiešām grāmatveži iedziļināties tieši biedrībās, jo nebūs tik vienkārši. Jums būs jāuztaisa tas kontu plāns vai kaut kāda grāmatvedības sistēma uzskaita, kad jums tie ieņēmumi ir jāsadala, saņemtie ziedojumi. Palasat, jo tur arī jauna sadaļa par ieņēmumiem, kas parādās ieņēmumu izdevumu pārskatām. Un vēl atgriežoties pie, esmu Radošās savienības biedrs, līdz ar to radošā persona, bet es jau pasteidzos un tā kā iesniedzu to, kad var nesasniegt pa to pirmo kvartālu, cik parasti tie datumiņi kaut kā aizslīd. Šito labāk nevajag. Jūs varat valsts dienestam uzrakstīt vēstuli, kad tu atsaucat. Principā labāk tad pakomunicēt, kad jums ir radošo personu status, labāk atsaukt viņus. Jā, jo pagājušajā gadā bija vēl visos ceturkņos jāraksta, bet tas ir no šī gada. Pagājušajā gadā arī nevajadzēja, tāpēc, ka ir tāda... Jau pagājušajā gadā nevajadzēja, tāpēc, kad pagājušajā gadā šie te ceturkšņi bija mazāk, jo janvāri, februāri nerēķināja, jo bija Covid ārkārtas situācija, un sākot no mārta mums rēķina katru ceturksni. Līdz ar to, principā, arī pagājušajā gadā šī kārtība bija. Jo ieņēmumus izdevumu mēs rēķinām, cik mums sanāk. Ja mums tajā mēnesī sanāk, pieņemsim, pagājušo gadu runājot, 500 eiro nesanāk, pieņemsim, sanāk 400. Mēs samaksājam no 400 eiro 10%, tie 40 eiro. Nākamajā mēnesī mums sanāk, pieņemsim, 300, samaksājam 30 eiro. Un ja jums tā starpība nesanāk tie 1500, to starpību KKFs piemaksā. Jā, to es ja jums ir iesniegums, tad vienkārši jūs neizlacat ārā kā persona, kura varētu saņemt to atbalstu, bet nesaņemat. Tad man praktiski ir jāuzraksta arī tā kā pa iepriekšējo gadu, kad... Es nezinu, kā KKFs to rēķinās. Es tiešām nezinu. Jo praktiski šobrīd ir iesnieguši savienības savus sarakstus. Nemācīšu atbildēt. Labi, meitenes, dāmas, kungi, es domāju, ka šodien mēs varam beigt, un ja gadījumā kādam jautājumu droši var rakstīt uz mākslinieku, uz manu šo te e-pastiņu, bet visforšāk, ja mēs satiekamies šajos te semināros un izējām cauri visiem jautājumiem, kas mums ir sakrājušies, un tad mēs varam izdiskutēt un salikt punktiņus uz i, un vienkārši, ja jūs man sūtat jautājumus, tad mēs varam arī pieslēgties tādiem jautājumiem, kas varbūt tās nav tipiski
tam, ko es domāju, kas jums varbūt tās ir visforšākie jautājumi, kas ir sakrituši, kuri nav skaidri, un labāk izdiskutēt, iziet cauri, nekā palikt neziņā un klausīties, ko viena tante teica, bet nesaprast līdz galam. Superīgi, liels paldies jums! Un es domāju, ka mēs šodien beidzam.